Sveiki, draugi! Turpinam lasīt no grāmatas Sevis atklāsmes esence, un šoreiz par mācekļu lomu guru un mācekļu attiecībās. Arī māceklim ir jāuzņemās kaut kāda atbildība, lai izpildītu savu darba daļu garīgā izaugsmē. Un paklausīsimies, ko Jogananda ir teicis par mācekļu lomu. 15. nodaļa – mācekļu loma. Paramhansa Jogananda teica, kad es sastapu savu guru, Svami Šri Yuktesvaru, viņš man teica, ļauj man tevi disciplinēt. Kādēļ, sēr, es interesējos? Kad es sastapu savu guru, Lahiri Mahashaju, viņš atbildēja, manu gribu vadīja untumi, bet kad es pieskaņoju savu gribu Lahiri Mahashajas gudrības vadītāja gribai, mana griba kļuva brīva, jo to vadīja gudrība. Tādā pašā veidā Jogananda turpināja. Es atklāju, ka pieskaņojot manu gribu Sri Yuktesvaru gudrības vadītāja gribai, mana griba arī kļuva brīva. Kādēļ jaunajam krieja iesācējam ir jāsaka jā, kad viņš nāk priekšā saņemt svētību ceremonijā? Vai tas nav tikai solījums praktizēt tehnikas un senās tradīcijas dēļ sargāt to noslēpumu? Tas ir māceklības es gribu. Tas pauž mācekļu ciešo apņemšanos no šī brīža atlikt malā ego vadītās iegribas un veltīt sevi vien Dieva gribai, kā tā tiek pausta caur guru līniju. Ja tu pieņemsi iesvētību ar šādu garu, tu drīz sasniegsi Dievu. Kad iegādājies automašīnu, ir saprātīgi sākumā salīdzināt modeļus. Šai ir tādas un tādas priekšrocības, tu teiksi. Šai ir tādas un tādas citas. Kad pieņemsi lēmumu, tavam saprātam būtu jāsaka to atbalstīt no visas sirds. Kāda būtu jēga šajā mirklī turpināt vilcināties? Pieņemsim, tu nopērc Plymouth un brauc no Losandželosas ar nolūku nonākt Bostonā. Ierodoties Arizonā, tomēr tu domā, varbūt vajadzēja labāk pirkt Buick. Tā tu atgriezies un iemaini savu Plymouth pret Buick un sāc ceļu no jauna. Knapies sasniedz New Mexico, kad domā, varbūt tam vajadzēja būt automobīli. Tā tu atkal dodies uz Losandželosu, atkārto procesu atkal 3. reizi. Papildus šo maiņu maksai laikā un naudā, tu vari beigās nekad nepaveikt braucienu. Tādi ir daži cilvēki. Pat pēc guru pieņemšanas viņi sev turpina jautāt, vai man pieņemt, ko viņš saka par šo konkrēto lietu, kāpēc viņš teica to, ko teica vakar. Tas nav tas, ko es būtu teicis, un dažreiz viņi prāto, vai viņš patiešām zina, ko dara. Tā nav, ka paklausībai ir jābūt muļķīgai. Ir nepieciešama diskriminatīva un dziļa intuitīva sapratne, lai pat zinātu, kā paklausīt. Līdz māceklis atbrīvosies no tendences ļaut vaļu neapmierinātības šaubām, viņš nekad neizveidos tādas attiecības ar guru, kas viņu aizvedīs pie Dieva. Māceklībai ir nepieciešama intuīcija. Citādi tu nesapratīsi guru vadību. Nepaļaujies pārāk uz savu spriešanas spēju. Gudrību nevar iegūt intelektualizējot par patiesību. Tāpat arī intuitīvu sapratni nevar iegūt ar diskusiju. Garīgs ieskats pieprasa noskaņoties ar paļaušanos tam, ko guru saka un ko prasa no tevis. Intuitīva paļaušanās, nevis loģika, ir pamats dievišķajai sapratnei. Trenē savu prātu mirklī teikt, es darīšu, tikai pēc tam domā, kā paveikt to, kas no tevis tiek prasīts. Jo ar pārlieku spriešanu rodas vilcināšanās, apjukums un šaubas. Beigās tu vari atskārst, ka tavs gribas spēks ir kļuvis tik paralizēts, ka neesi spējīgs rīkoties vispār. Dažus cilvēkus, kad tie guļ, nav iespējams vispār uzmodināt. Tu viņus sauc, viņi neatbilda. Tu purini viņus, un viņi sauc, liec man mierā. Tu purini viņus vēl mazliet, un viņi var atvērt acis nedaudz, pat piecelties sēdus. Bet tiklīdz tu liec viņus mierā, viņi sabrūk atpakaļ uz gultas un atkal aizmieg. No otras puses, ir arī daži cilvēki, kas rēģēs ar modru uzmanību, tiklīdz tu viņus pasauksi. Tāds ir patiesa pielūdzēja ceļš. Tiklīdz Dievs viņus izsauc, viņš atbild dedzīgi un labprātīgi. Pēc tam viņš nekad nostalģiski nedomā par savu iepriekšējo maldu miegu, bet meklē arvien lielāku nomodu Dievā. Ja ārsts iedod tev recepti, bet tu to saplēs un izmet, kā tu vari sagaidīt tikt izārstēts?
Guru ir tavs garīgais ārsts. Dari, kā viņš tev iesaka. Ja sekos viņa receptei kaut nedaudz, tava dzīve tiks transformēta. Mums šeit bija jauns puika, kurš bija atbraucis ar savu mammu. Katru reizi, kad mēģināja viņam piedāvāt ieteikumu viņa labumam, viņš sabozās un kliedza: Mammu, viņš mani bar. Beigās es viņu liku mierā. Kāpēc palīdzēt personai, kas negrib, lai viņam palīdz? Bet atceries, ja es saku kaut ko, kas tev nepatīk, tas neesi tu tavā dziļākajā realitātē, kas tiek sāpināts. Tā ir tikai tā tevis daļa, ko tu esi šeit atnācis mainīt, vai no kuras atbrīvoties. Atceries Jēzus vārdus. Beidzamie būs pirmie. Dodies uz dzīves beigām. Tie, kas joprojām ir tur pie finiša, nevis lai izturētu, bet jo viņi mīl Dievu, tie būs pirmie debesu valstībā. Saskaņotība ar guru nozīmē pilnīgu, sirsnīgu, viņa vadības un darbību pieņemšanu. Tavai pieņemšanai ir jābūt bez ierunu. Tev nevajadzētu teikt, piemēram, es pieņemu, ko guru man saka šajā situācijā, bet ne tajā. Tāpat nevajadzētu teikt, es pieņemu, ko viņš man saka, bet ne to, ko saka tie, ko viņš nozīmējis kā savus pārstāvjus. Saskaņotība nozīmē arī klausīties guru iekšēju vadību savā sirdī. Katrā lietā jautā viņam prātā, ko tev darīt, kā uzvesties, kā tu vari mīlēt Dievu vēl dziļāk. Visvairāk par vadību prasa viņam dot tev spēku attīstīties garīgi. Esi arī saprāta vadīts. Nekad saskaņotības vārdā neuzvedies tā, lai aizvainotu saprātu vai pārkāptu pareizes uzvedības noteikumus. Mācies uzvesties, Sri Yuktesvars mēdz teikt. Citiem vārdiem neļauj saskaņotībai ar guru būt par attaisnojumu nedisciplinētai iztēlei. Vārdi nespēja pilnībā nodot idejas vai sapratnes pilnību. Klausies manus vārdus, bet mēģini arī noskaņoties uz dziļāku nozīmēs tiem. Es dodu priekšroku magnetizēt tevi ar savām domām, nekā mācīt tevi āršķirīgi ar vārdiem. Tikai, kad es varu pieskārties tev no iekšienes, tavā apziņā, es zināšu, ka esi aptvēris manu patieso domu. Lai noskaņotos uz guru apziņu, iztēlojies viņu garīgajā acī. Prātā sauc viņu tur, īpaši iztēlojies viņa acis, skatāmies uz tevi. Aicini viņa apziņu iedvesmot tavējo. Tad, kad esi saucis viņu kādu laiku, mēģini sajust viņa atbildi savā sirdī. Sirds ir intuīcijas centrs ķermenī. Tas ir tavs radio uztvērējs. Tava raidīšanas stacija atrodas Kristu centrā starp uzaciņu. No šī centra tava griba pārraida visumā tavas domas un idejas. Kad jūti atbildi sirdī, dziļi sauc guru, iepazīstini mani ar Dievu. Indiešu svētajos rakstos ir teiciens: visi Krišnas karavīri ir kā Krišna. Tu vari pateikt, kuram dievišķas gaismas staram persona ir pieskaņojusies pēc apziņas, ko viņš pauž savā dzīvē. Viņš atdod savu mazo ego un pieņem jaunu mirdzumu, ko izkrāso vibrācijas vai gaismas stars, ko viņš pieņems kā viņa īpašo ceļu pie Dieva. Nav tā, ka viņš zaudē saskarsmi ar to, kas viņš ir. To viņš nekad nezaudē. Bet viņš uzņemas atbildību manifestēt Dievu savā dzīvē tā vietā, lai dzīvotu ego verdzībā ar tā patiku un nepatiku ierobežojumiem. Dēļ tā, ka tavs ceļš ir tas, pie kura Dievs tevi ir pievilcis, dabīgi tu viņu paudīsi šajā veidā. Pievelkot sev guru Dieva atklāsmi, tu sasniegsi viņa sevis atklāsmes stāvokli. Vai tas padara tevi par guru kopiju? Tikai pavēru atšķirību cilvēcīgā līmenī starp Sri Yuktesvaru un mani. Sri Yuktesvars bija Gjani, kas nozīmē gudrība. Mana cilvēcīgā daba pretēji sliedz man paust dievišķo mīlestību un prieku. Tomēr iekšēji mūsu garā mēs esam viens. Tev ir jābūt ļoti lojālam guru. Lojalitāte ir pirmais Dieva likums. Tā kā nodevība ir lielākais grēks Dieva priekšā. Ja esi lojāls, turklāt rādi savu lojalitāti ar saviem vārdiem un darbiem. D. Viens no mācekļiem šeit vienmēr ir bijis ļoti iztapīgs pēc dabas, bet dažreiz par daudz. Bija laiks, kad viņa piekrita katram par gandrīz jebkuru tematu vienkārši, lai izpatiktu.
Es reiz viņai teicu, ja kāds atnāk pie tevis un teiktu, es redzēju vakar Joganandu galīgi piedzēršos strepuļojam pa Main Streetu, tu teiktu ar platām acīm, vai tā ir? Es turpināju, es zinu, ka neticētu tam, bet vai neredzi, tev jābūt drosmīgai paust savus uzskatus. Pastāvēt par to, kam tic, ir lojalitātes pazīme. Es nesaku, ka jābūt fanātiskam, bet no otras puses neesi neizteiksmīgs. Ja vēlies savienot savu dvēseli ar viņu, kurš ir visuma pamats, esi cieši par to, ko iestājies. Māceklis sūdzējās, ka nejūt guru palīdzību tik ļoti kā citi. Ja tu man izslēdz, Paramhansa Jogananda atbildēja mierīgi, kā es varu ienākt. Jogananda mācīja, sabiedrība, kādā kāds uzturas, lielā mērā nosaka, vai viņa enerģija virzīsies uz augšu pie Dieva vai ārā uz pasauli. Laba sabiedrība ir būtiska garīgajā ceļā. Ser, jautāja māceklis, kas ja esmu viens? Meistars dziļi ieskatījās viņa acīs un atbildēja, vai es vienmēr neesmu ar tevi? Nodaļas beigas. Rana,